Labi, tad mūsu projekts saucās Labdien. Un mēs tagad intervējam vecos ādažniekus un iedzimtos ādažniekus, ienācējus, visus, kas tādi nozīmīgi, kas ir bijuši ādažu laikā, kas ir tagad nozīmīgi un kas ir, kas saka, vai jūs esat tam mieru, ka tas materiāls tiks parādīts YouTube, internetā, publiskā telpā, ka to skatīsies žurnālisti, arhīvisti, studenti un visi, kuram nav slinkums? Lai būtu. Tātad, ja pareizi saprotu, jūs neesat ādažnieks, iedzimtais? Nē, es neesmu iedzimtais ādažnieks, es dzīvu sauc Rīgā. Jūs esat Rīgas puika? Es Rīgas rīdzenieks, jā, ārdaugas puika. Āgenskalnietis? Jā. Tad tāds pat kā es? Jā, tieši tā. Jā, un tad es esmu no Linārda Laicāna ielas, un jūs esat no? Es no Bezdelīga ielas es. Bezdelīga ielas. Jā. Tas bišķi tuvāk Daugavai tur. Tas ir bišķi tuvāk Daugavai, jā, tieši tā. Nu jā, tad varbūt tās kaut ko nedaudz par sevi, tad kādu jums tur mācījāties, kurā skolā, un īstenībā, kas ir jūsu vecāki, vai ir arī saistīti ar kaut kādām kolhozu lietām? Vai? Nē, vecāki. Nē, kaut kādā brīdī, teiksim, tēvs strādāja kolhozā arī, jā. Ādažos? Jā, ādažos. Pirms tam pēc izglītības un tēvs un māte ir? Viņš pēc izglītības ir jurists, jā, bet viņš pirms kara laikā, teiksim, un pēc kara viņš nodarbojas ar saimniecības lietām, bet ādažos viņš strādāja kaut kādas, kādas 5 vai 6 gadus viņš strādāja pašā nogalī celtniecībā. Jā, un mamma jums ir? Mamma ir mājasemniece, tā kā, Kādas ir tās pirmās atmiņas bērnības no tā Āgenskalna, no Bezdelīgas ielas? Ļoti skaistā vieta. Tā ir, teiksim, tur ir mūžs, tā ir mūžs ēka greiz blakus tur ir. Tur, kur tagad ir tie filozofu nami. Tieši tādā vietā, kur ir filozofu nami, tā ir tā māja, tur bija mums māja, kādreiz to māju nojauts, kuras tagad bija dzimis, un tur uzbāja tas filozofu nams. Tas tā mūža, kas bija nolaista un kur tagad restaurēja un ir ļoti skaista. Jā. Un tā māja, kurā es tur dzīvoju un piedzīvoju, tā bija faktiski tā mūža dārznieku māja. Tā bija mūža dārznieku māja, jo tur tālāk lejā apakšā viss bija, tur, kur tagad bija Rīgas ceļu mašīnas rūpnīca, tur bija liela dārza. Tas ir tur, kur ir Latvijas banka, tur, kur ir pretī jums? Nē, uz leju tur. Tas ir gandrīz gan Zumuļas kanālu. Jā. Jo tur ir Zumuļas kanāls. Bet kā to mūžu sauc? Kā viņam ir kaut kāds vārds nosaukums bija? Jā, kā nu viņi bija, Švarts mūžu, man liekas, viņi bija. Jā. Un tad tur tas mans sākuma punkts bija. Skola bija 5. vidusskola, tā kas tur blakus ir. Un tālāk pēc skolas, protams, studijas. Jā, un studējāt jūs? Es Latvijas Valsts universitātē studēju ekonomiskā fakultātē. Jā. Jā, un pēc studijām tad, teiksim, bija 2 dienesti, teiksim, Krievu armijā. Kur jūs dienējāt? Es dienēju Lietuvā. Pilšē. Paveicās? Jā. Tas bija tas gads, ko reiz pēc universitātes vajadzēja tur visiem nodonēt. Un pēc tam, teiksim... Tā jums ir tagad, jūs pēc tā esat jaunākais leitnants vai kā? Es esmu tagad, par tiem laikiem aizgāju, nekam te grāmatiņā ir atzīve vecākais leitnants. Vecākais? Viņi tur kaut ko pa gadiem laikam pieliek klāt, tur, teiksim tā. Jo tad, kad es dienēju jau otru reizi to 2 gadu, ko vajadzēja visiem dienēt otrais, jā. Tur es dienēju jau leitnātu pakāpē, laikam pēc tam, ka beidz to dienēs, viņi tur kaut kā tur pielika kaut kādu zvaigzni. Un pēc tam... Bet kas pa daļu, kādā daļā? Pirmais dienas bija normāla kainieku, kā saka, vienības, tas nebija ne desantnieki, es vienkārši kainieku vienības. Un otrais dienas bija iekšļiet karaspēkā. Tas ir tā kā cietuma... Nē, tie nebija cietumi, bet tas bija iekšļiet karaspēks. Iekšļiet karaspēks, kurš apsargāja, cik es saprotu, teiksim, tādas rūpnīcas Urālos.
kurās nelaiž iekšā. Ja, teiksim, tāds Militārais rūpnīcas, jā. Nu tā, un pēc dienas arī es atgriezos atpakaļ. Pagaid, vēl bišķiņ par to dienestu. Tas ir tā interesanta lieta īstenībā. Jā. Nu, ir kaut kāds bija kaut kāds pirmais tas šoks vai kaut kāda pilnā pieredze no armijas un kas kaut kas vērtīgs bija no tās armijas. Es varu pateikt, teiksim, man puiši jautā un bērni jautā. Es varu pateikt, man vajag paveidās, tāpēc, ka es dienēju tādās karaspēka vienībās, kurās faktiski nebija tas jēdziens ģedošķība. Nu, nebija, ja? Tur bija laba disciplīna, jo telšos tie, kas tur mēs dienējam, tur bija vairāk liela daļa tie virsnieki, kas no Vācijas atvest apakaļ dienēt šeit. Ja. Nu, bija laba disciplīna un kārtība. Un es pateicu, teiksim tā, pēc man uzskata, teiksim, tas dienas, ir sevišķi pirmais, tas bija normāls dienas, ko vajadzīja katram vīrietim. Tur bija normāla fiziskas slodze, arī apmācības bija normāls, tā kā es vēl tagad atceros, ka es došu vēl tagad tas salikt automātu, teiksim, jau iemācīju to visu savā laikā. Nu tā, teiksim, tas, kas tā uz otro dienas, tur bija vienkārši, rutīnas darbs. Rutīnas tāds darbs, teiksim, ja. Un mans tieši darbs tur bija saistīts ar pārtiks dienestu, teiksim, apgādi, teiksim, karaspēka daļām ar pārtiks dienestu lietām, ja, tā kā tas viss bija tāds normāls rutīnas darbs, teiksim, lai būtu pietiekamā daudzumā un pietiekamā laikā atvest viss tas, kas nepieciešams ir karaspēka apgādē. Jā, tur daudz bija latvieši kopā ar jums? Teiksim, pirmā dienestā bija visi tie latvieši, kas Latvijā beidz universitāti un pirmo gadu dabūja dienēt, tie visi bija kopā man. Tas otrā dienestā ar man bija kopā vēl 2 puiši no tiem, ar kuriem mēs dienējam pirmo 1 gadu. Tā, principā, tā nebija tik liela plaša, teiksim, latviešu kolonija. Jā. Un tad ir tā, vienmēr tas nacionālis jautājums parādās, kad armijā bija arī tas, ka bija tur tās attiecības starp kazahiem, turkmēņiem, moldāviem, latviešiem, lietuviešiem, igauniem. Bija kaut kāda sadalījuma grupējuma? Es pateikšu tā, tas periods, kad es biju telšos, nebija tāda problēma. Jo faktiski tai sastāvā praktiski nebija neviena aizkaukāzieši. Bija lietuvieši, igauņi, latvieši. Tādā grupā vairāk, kas liekas, nebija. Un, teiksim, tas, kas attiecās tajā otrā dienas laikā, teiksim, tur starp virsniekiem nekāda starpība nebija, nekāda saku, teiksim, tāda. Bija dažādas tautības ar tur virsnieki, bet viņiem nebija tādas attiecības, kā tas ir, teiksim, kā dienas ieņemnieku attiecībās, jā. Nu jā. Un tad kopā jūs nodienējāt armijā? Es nodienējos armijā kopā gandrīz 3,5 gadus. Gads, un tur bija 2,5, tā kā 3,5 gadu iznāca. Nu jā. Un tad jūs atnācāt no armijas? Es atnācu no armijas, tad es sāku strādāt Mārupē. Kolhozā Mārupē, ja es sāku strādāt, teiksim, Nu jā, tas nebija pēc armijas, tas bija pēc pirmās armijas, jā. Jā. Pēc pirmās armijas Mārupē, pēc otrās armijas, tas bija 69. gads, teiksim, kad atnāca no otrās armijas, un tad pat es atbraucu un 70. gadā sāku strādāt Ādažās. Jā, bet vēl par to, tad jūs pēc izglītības esat... Es esmu tautsaimniecības ekonomists pēc diploma izglītības. Jums ir bakalaura grāds. Jā. Un tad jūs mācījāties no kur līdz kuram gadam? Es no 60. līdz 65. gadam mācījos universitātē. Jā, kas ir palicis atmiņā tāds no universitātes, tāds, varbūt tāds, kas bija vērtīgs vai kas bija nevērtīgs? Vai... Studijas skatā. Es mācoties universitātē, es piedalījos dancī. Deju kolektīvu dancī, es tur nodēju, kad laikam, pēdējos 3 gadus, 1. 2. kursā, ne, bet 3. 4. 5. kurs es dansī biju, un tad vēl arī pēc tam, kad jau aizgāju no universitātes ar kaut kādu periodu vēl dansī dejoju. Bet pārējais viss ar universitāti, it kā saistīs tik, cik ir lekcijas un tie visi tie pasākumi, ka
teiksim, bija jāsporto, lai dabūtu ieskaits. Viss tas bija tas, kas universitātei parasti jādara. Un bija kaut kas noderīgs, paliekoši pēc tam praktiskajā dzīvē vai teiksim, no kā? No universitātes? Ne? Nu, protams. Citā tā ir kvalifikācija. Vismaz tik daudziem mācīgās strādāt, teiksim, ar skaitļiem. Kur bija tie labākie pedagogi toreiz vai profesori? Vai kas? Ziniet, tā, man grūti uzreiz uzvārdus atcerēties. Es zinu, ka ļoti tāds oriģināls kungs bija profesors Sviķis, kas mācīja ekonomisko mācību vēsturi. Tas bija tāds priekšmets, ko dāmas vispār ģību ejot likt, likt, teiksim, ieskaits un kalkulācijas. Jā, tur vienkārši lieta, respektīvi bija dažādas ekonomiskās mācības un bija jāzina, ko ar katru atšķirās, ar ko tā ekonomiskā mācība ir labāk vai sliktāk par citu, kā viņas vērtē no marksismu viedokļa. Veseli rinda tādi jautājumi, teiksim, kurus, grūti bija, teiksim, mācīties, bet citādi pārējais, visu, es gribu teikt tā, ka visi tie mācības spēki, kuriem man bija darīšana, es uzskatīju, viņi bija visi cienīgi un zolīti cilvēki, tā kā mēs iegūm tikai no viņiem savu labumu. Nu jā, un par to, jūs pieminējāt to marksismu, to viedokli un tā, kad tagad ar šīdienas acīm skatoties, piemēram, ar to jūsu pieredzi, kas ir tagad, kā tās marksismu idejas bija tur dzīvē, viņas, tas ir kaut kāds pārējais, bija kaut kāds, vai kas tā kā tas? Viņš jau nekas nav mainījies, teiksim, kapitāls, to, ko kapitāls, Marks uzrakstīja kapitālu, vai ne, teiksim, viņš ir bija un ir, un, teiksim, arī šodien viņi studēja, teiksim. Cits lieta, teiksim, kad, vai teiksim, plānveida ekonomikā tas bija viens jēdziens, tagad, teiksim, ja ir tirgus ekonomika, tas cits, bet tie pamat jēdzieni, teiksim, kas tur ir kapitāla minēti, teiksim, mainīgā vērtība un vispāries tie viņi pastāv. Teiksim, pamatkapitāls. Tas viss lietas ir, tā kā viņas šodien, teiksim, interpretējās un saprotās savādāk nekā, teiksim, tad, kad es mācījos, jo tad nebija nepieciešama, bet nebija tāda jautājuma kā mārketings, nebija tāda jautājuma, teiksim, kā, bija valsts plāns ar savu plānošanu, bet, viņš nebija pamatots, teiksim, uz pieprasījumu un piedāvājumu, ja, teiksim, bet, pēc teiksim, vadības ieskatiem, kurā rajonā vairāk vajag attīstīt, kurā mazāk. Tā rezultātā, teiksim, tā situācija aizgāja tik tāds, ka viņa aizgāja. Viņa aizgāja pa pieskaru. Tad marksismu idejas dzīvo un uzvar, vai tas jau bija ieprogrammēts? Tā nav marksismu idejas. Tie ir liela atšķirība. Ir marksismu un ir Marks kapitāls. Tā ir ekonomiska mācība. Bet tā nav idejas. Tā ir ekonomiska mācība. Tā kā šodien, teiksim, ir dažādas mācības, piemēram, teiksim, kurās tiek noteikts, kas ir kas, ja. Ir, kā saka, mainīgais kapitāls, pastāvīgais kapitāls, tie ir jēdzieni. Un viņi tie ir izkārtot, ja. Tā kā, šodien, principā, tas viss darbojas. Viņš darbojas. Un tad, kā tur sanāk, ka tas Marks bija vācietis, es saprotu, ja? Tas bija pamatā... Marks un Friedrichs un Engels, ja. Jā, tie pamatā vācu idejas, vācu kultūras kaut kāds tur augurs. Jā, tieši tā. Nāca no Vācijas. Un daudz filozofijas nāca no Vācijas. Arī Hegels nāca no Vācijas un vesela rinda, teiksim, filozofijas nāca no turienes ar domu. Tā kā, tā tas dzīvē ir izveidojies tur. Jā, man vienmēr izbrīna tas, kad šitā augstā kultūras tauta, kur ir tik daudz filozofu, mākslinieku, mūziķu, visādi tur talantīgi cilvēku, un ir kaut kādā brīdī notiek kaut kāds lūzums, un tad pārvēršas par tādiem nezvēriem vai briesmoņiem vai kaut kā tam līdzīgi. Bet jārēķinās, man liekas, ar to, ka, teiksim, šie te zināmie filozofijas un visi uzvārdi, viņi ir, teiksim, tā no ļoti lielas masas, viens vai divi izvilku. Vienu vai divi. Tas nenozīmē, ka tā ideja, ko viņi dod, ka tā ir tie pārējie masē pieņemama un ka viņi pilnīgi atbalsta un tā tālāk. Tas ir tā ir, ja.
Nu, jā. Jo visi tie iedzieni, kā ļauns un slikts, un visi tie iedzieni jau pastāvēja neatkarīgi no tā, kā tā filozofija. Un ja pēc vienas filozofijas, teiksim, tas, kas ir ļauns, ir vienā situācijā slikts, otrā pusē tas ir labs, teiksim. Nu, šodien, teiksim, viens uzskata, teiksim, ja viņam ir uzbruks, tad tas ir slikti, otrs uzskata, ja viņam uzbruks, ja viņš ir aizstāvētas, un tas ir tādi jēdzieni, kas... Te ir tā kā dabas likumi, vai kas tas ir, vai tie cilvēki izdomāti, vai cilvēks arī dabas sastāvdaļa vai kā? Tie faktiski, tie būtībā ir, tie nav dabas, tie cilvēki izdomāti likumi, jo daba neizdomā šo likumu. Dabai tie ir dabas likumi, jo šie likumi ir tie likumi veidojas no savstarpējo cilvēku attiecībām. Bet kas diktē tās attiecības? Tās attiecības diktē faktiski no tā situācija, kurā jūs esiet, vai jūs esiet, teiksim, kā lai pareizi pasaka, teiksim, apspiestā vai saimnieku un padotā stāvoklī, ja teiksim, jūs iet, teiksim, Romā, teiksim, kas veido attiecības starp Romas, teiksim, vergu tur un vergu, ja, nu, tās attiecības, kādas viņiem ir, teiksim, materiālā ziņā, viens ir stiprs, viens ir vājs, viņš nevar atļauties, teiksim, to, ko tas stiprais var atļauties, ja, un savukārt, teiksim, ja jūs gribat kaut ko, teiksim, stiprāks var apspiest un gūt vairāk apspiežot, teiksim, vājā, nu, tad tas viss veidojās, teiksim, vai tas ir labi vai slikti, teiksim, viens uzskata, tas ir slikti, cits uzskata, tas ir labi, jo tas viss deva tālāk attīstību uz priekšu, teiksim, nu, saka, karš ir slikti, bet pateicoties kariem, kara medicīna attīstījās, pateicoties, teiksim, karam attīstījās, teiksim, nu, viss kāds, teiksim, slikts karš bija otrais pasaules karš, jā. Viņš bija slikts karš, bet viņš attīstīja Vāciju savā laikā ļoti stipri. Viņš attīstīja to pašu Krieviju, lai gan viņi bija šoreiz tā. Tā kā, nu, tas ir grūti tad jautājumu, ko, ja par to grib iedziļināties, bet ja par to negrib iedziļināties, bet ja to skaties, ja... Bet vajag par to cilvēkiem iedziļināties? Ziniet, es domāju, ka jā, tas ir labs jautājums, vai vajag iedziļināties par to. Jā, nu, par to es domāju, jūs arī iedziļināties par to, ka, ja jūs, teiksim, dzīvē tā situācija izveidies tāda, kad viss neiet tā, kā jūs gribētu. Ja teiksim, ir problēmas ar veselību, ja jums ir problēmas ar darbu, ja jums ir problēmas ar teiksim, nu, ar līdzekļiem, ja, teiksim, tad jūs sākat par to sāk domāt, kā tas tur ir. Ja, ja tas viss ir jums pieņemošā situācija, jums ir laba veselība, jums ir labs darbs, jums ir laba ienākuma, jums ir labas attiecības ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, un tad jūs varat arī sākt padomāt, pafilozofēt, teiksim, uz vienu vai uz otru pusi, teiksim tā. Bet tās ir sekas visas, tas viss ir kaut kā sekas, visam ir kaut kādi motīvi, visam ir kaut kādi tur rezultāti, visam ir kaut kāds... Nu, jā, bet tas viss, to jau katrs cilvēks jau pats veido to savu... Tomēr katrs pats veido. Es domāju, gan katrs cilvēks veido to pats savu situāciju. Nu, tas, kas šodien, teiksim, iet skolā, nu, tu tā situācija varbūt ir savādāk, ja, teiksim, tur vecāki saka, ka to vajadzētu, ja tu nemācīsies, tad tu, un atkal, ja tu nemācīsies, tad tu nevarēsi neko nezinās un tā. Ja viņš ar skolu nobeidz, ja viņš pirms skolas nobeigšanas, viņš sāk domāt, ko viņš pēc tās skolas darīs. Ja viņi neinteresē tā mācīšanās, viņam nepatīk tā mācīšanās, viņš iet, teiksim, apmācās, teiksim, par galdnieku vai par mūrnieku, ja. Ja tas viņam liekas ok, un kāpēc liekas ok, tāpēc, ka varbūt tēvs māte dzīvo te lietu, viņš redz, ka tas ok, un tā viņš arī turpinās to dzīvi. Ja, teiksim, viņš redz to, teiksim, ka vecāki ar izglītību un ieguvuši labāk, teiksim, amatu, viņš arī mēģina iet to pašu priekšu. Un tas viss tādā veidā iet uz priekšu. Dabā viss ir pareizi. Tas ir dabā, viss ir pilnīgi pareizi, tā viņam jābūt. Nu, citu jautājums, citam veiksmē, citam mazāk veiksmē. Tā visu arī jau tā. Ne jau visu var izplānot un salikt tā, kā vajag. Ja, teiksim, visur ir kaut kāds veiksmes faktors. Veiksmes faktors sagadīšanās. Nu, mēs te
Ļoti interesanti pafilozofēt ar izglītotu cilvēku. Bet, teiksim, vēl pafilozofējot to, kad arī, kad tās, Marksa, Engels, tās komunistu idejas, kad, viņas bija, likās, ka tas nekad nebeigsies un ka tas ir mūžīgi tā bijis un ka tas tā ir pareizi un nekāda cita iespēja vispār pasaulē nav. Un tomēr tas viss kaut kādā, neviens negaidīja, kad tas sabruks, visiem likās, ka tas būs mūžīgi, bet tas tomēr sabruka. Viņš sabruka, principā viņš sabruka varbūt tāpēc, ka tas pamats jau faktiski bija utopisks. Tas pamats bija utopisks, jo principā tev mācības, visas tās mācības, ja jūs paņemat principā, kas tā partijas statūti būtībā tie Bībeli. Viss tas, kas Bībeles punktos ir iekšā, teiksim, nedariet to, dariet to, tas viss tur ir iekšā. Tas viss tur ir iekšā. Tas ir tās ideoloģijas, kas kādreizēs viduslaikos bija, teiksim, par to saules pilsētu un tā tālāk, ka visiem vienāds būs, teiksim, respektīvi apmēram tas pats, kas šodien teiksim, ir, teiksim, kabucīti, teiksim, ebrejiem, ja, teiksim. Tu strādā pēc labākās sirdsapziņas, bet tu patērē to tik tev vajadzīgs un ne vairāk. Tas ir tas princips. Viņš šutur viņš iedzīvojas, ja viņš neiedzīvojas. Ja tā kopienai, kurā tas ir izsludināts un viss tam piekrīt, tad viss ok. Un tur kāds nepiekrīt, viņš saka, es gribu vairāk, bet es gribu mazāk strādāt, bet vairāk saņemt. Neteiksim, tad tas tā ir. Ja tā kopienā to nepieņem, tad viņi izstumē ārā, ja ne, tad viņš tur paliek iekšā. Tā tas arī sabiedrībā ir, teiksim, kopumā. Bet ja mēs skatāmies, teiksim, tos pasaules bagātākos cilvēkus, tad, tā naudiskā bagātība, tad tā nav viņu, sastrādāta. Viņi ir vienkārši uzdāvināta vai mantota vai kaut kādā veidā tas citādāk, ne ar darbu tas ir atnācis. Ko nozīmē atnācis ar darbu? Tas, ka cilvēks ir kaut ko izgudrojis vai kaut ko tur izdarījis. Tas ir arī darbs. Ja jūs esiet, teiksim, sabiedrībā un, teiksim, jūs konkurējat sabiedrībās ar pāriem sabiedrības locekļiem sagatavot, tad jautājums vai no jūs tos situāciju, kurā atrodaties, jūs pārziniet labāk nekā kaimiņš vai sliktāk. Un, ja jūs pārziniet viņu labāk, vai neteiksim, tad jūs varat kaut kādā iespēju savu līdzdarību. Jautājums, jebkurš, teiksim, saimnieciskais darbinieks, teiksim, viņš rēķina, ko viņš var, ko viņš nevar. Un tad, ja viņš redz, ka, teiksim, kāpēc, piemēram, blakus kaimiņš, teiksim, līdzjūtas apstākļos var to iziet labāk, un ja viņš ir tik gudrs, ka viņš var, tā ir viņa domāšana darbs, ja viņš saprot iemesls, kas par tam, un tad viņš to var kaut kad atrisināt. Ja šodien sevišķi visai tai tautsēmniecībai, kas saistīti faktiski ir uz pirkumu, uz piedāvājumu, uz pieprasījumu un piedāvājumu. Ja jūs šodien skaidri apzināties, kāda ir pieprasījums, cik viņš liels ir un cik plašā mērogā viņš ir, ja, tad jūs varat izvēlēties, kas jums patīk un nepatīk. Un ja es savu darbību veicinu priekš tā, lai tas, ko es daru, jums patīk, tad es esmu ieguvējis. Un tas ir darbs. Tā kā teikt, ka viņš iegūst to bagātību, tāpēc, ka viņš ir savu darbu, ne, tas ir viņa darbiem. Viņš nav varbūt cietis mālējis un tā tālāk, bet viņš ir izpētījis situāciju, secinājis, kādā laba virzienā jāiet, un tas arī ir darbs. Tas ir tas pats darbs. Tās ir tās pašas Marksa un Engels idejas, kas ir tikai pielāgotas mūsdienām vai kaut kā tam līdzīga. Nē, tas vēl pirms Marksa un Engela jau tas viss attīstījās. Marks un Engela jau tāpat preču un naudas attiecības ir tās, kas veido šo situāciju. Tad, kad pirmais amatnieks aizved savu cirvu uz tirbi, ja, un lai viņš varētu viņam kaut ko vajag, viņš arī pārdod. Viņš redzēja, ka viņam tas uztaisīs labāk, tas ir, kāpēc viņam labāk. Tad viņš veidot, tas ir tās attiecības, ko cilvēki, tas ir darbs. Tas arī ir darbs, ne tikai tas, ka viņš ir uztaisījis to priekšmetu. Jā, viņš ar priekšmetu uztaisīs, un tas, ko viņš ir uztaisījis, pirmkārt kādam derēs. Un, ja derēs, tad viss ok, ja nederēs, tad tas viņam paliks pašam, un nekas tur nebūs.
Un līdz ar to, ka ja viņš to cirvi nevarēs pārdot, viņš nevarēs atkārt, vai nu saviem bērniem, vai savai sievai nopirkt ādas jaku. Tas tā ir. Tā kā tas viss ir tāds bagātība ir darbs. Protams, ka pastāv situācija par, teiksim, mantojuma tiesībām un tādām lietām, kas saistīts ar tām. Tas ir tā, ka tu, kaut ko tu esi sarežojis un to esi kādam faktiski uzdāvinājis, ja? Tāpēc ka viņš, teiksim, ir vai nu tavs radinieks vai tā tālāk, un tu gribi, lai viņš tālāk varētu, teiksim, to lietu attīstīt. Tas nenozīmē, ja viņš saņemot to mantojumu arī kļūst bagāts tālāk. Viņš viņu var notērēt, un nebūs nekas. Jā, ir tas teiciens, ko es ilgi domāju, kad rūpēties par bagātajiem, viņi vajadzīgi nabagiem. Kā jūs to saskatāt? Bet es vienmēr skatos uz to, kad es pabraucu pa Latviju pastīties. Nav neviena nabaga pils. Nav neviena nabaga parka. Ja? Nav neviena tāda lieta. Tātad tas nozīmē to, ka, teiksim, to labvēlību, to situāciju veido nauda. Ja tev ir nauda, tad tu to var atļauties darīt, teiksim, ja? Otrakārt, teiksim, tas bagātais cilvēks, lai cik viņš arī nebūtu jokaini, viņš vairāk mazāk tomēr izglītotāks ir. Ne viss, bet lielākā daļa, teiksim. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir guvernanti, viņam jau mācīja, un tā viņš kaut kādā attīstās vairāk tālāk. Viņam bija cits skatījums uz dzīvi. Viņam bija interesanti, teiksim, lai viņš pie pilsēm būtu skaists parks. Zemniekam varbūt, mūsu zemniekam arī patīk pie mājas, lai būtu zobu un viss būtu smuk, teiksim, ja, tā tālāk. Ja. Tā kā nevar teikt, ka visur tur, kur uzsvērt to, ka es vienmēr gribu teikt tā, uzsvērt to, ka nabadzība ir kaut kas tāds, ar ko būtu jālepojās. Tā nav, tas nenozīmē, ko nozīmē nabadzība? Tas nozīmē, ka vai nu tu neesi, ir divi apstākļi, vai nu tev veselība ir novedusi tā, ka tu nevari. Vai nu, teiksim, tev tas zināšanas par to lietu ir mazāk nekā nepieciešams, lai tu turīgāks būtu, teiksim. Un trešais jautājums ir tas, ka vai nu tev ir veiksme vai neveiksme. Ja tu ražo kaut ko dari, visu to māk, ja, bet ne jau pārdot, nāk cits, kas dara to labāk un tu izaprom. Tā kā no šitā vietā es nekad neesmu teicis, ka nabadzība tas būtu tas, to es esmu nabags, tāpēc man ar to ir jālepojās. Jā. Ja ne? Jā. Ļoti interesanti šī tēma, mēs varētu to turpināt, bet tad mums jāiet atpakaļ pie tā. Tad jūs pabeidzāt to universitāti, un tad jūs bijāt bakalaurs. Es beidzu, bija Tomsters Edmunds, atbraucu uz Ādažiem. Pēc gan vienā, gan otrā vietā es strādāju kā ekonomists. Es strādāju kā ekonomists, un tad uz Ādažiem es sāku strādāt šeit kā tautsēlīts, kā celtniecības ekonomists. Jā, bet šitā mēs tagad bišķi piebremzējām. Par to ekonomiku tagad. Jūs toreiz bijāt jauns, talantīgs speciālists par ekonomiku. Kā jūs varētu, es nezinu, tur dažos teikumos pastāstīt par tā laika ekonomiku, kādi bija plusi un kādi bija mīnusi un kā tā ekonomika no šīdienas acīm izskatās jums tagad? Es pateikšu vienu lietu. Es vienmēr domāju, par cik es pamatā visus tos savus, apzinīgos gadus es nodzīvojos būtībā saistībā ar lauksaimniecības ekonomiku, kolhoza ekonomiku. Ja? Kur mēs redzējām, visu mēs redzējām to plānveidu ekonomikas mīnusu. To plānveidu ekonomikas mīnusu, tā kā principā vienalga, cik tu kaut ko sarežoji, teiksim, ja, tev paņēma, teiksim, valsts pēc valsts pasūtījuma, tas tev bija aizpildi un jārod tālāk. Tā naudiņa, ko tu saņēmi no tā, bija, es pateikšu, ļoti, ļoti pieticīga. Jo tev toreiz maksāja par darba dienām un tā tālāk, vēlāk pārgāja uz algām tā tālāk. Un tāpēc lielākoties visi tie saucamie labie kolhozi, kas tie bija un tā tālāk, viņi faktiski savu to ekonomiku uzcēla uz tirgus attiecību pamatu.
Daudz tie, kas vairs nenodarbojas tikai nodot valstī, bet viņš arī tirgu kaut ko sev pārdot. Un kas bija pamats, teiksim, vismaz ādažiem, teiksim, un es ne tikai domāju ādažiem, arī nākotnē un, teiksim, blūmam, teiksim, tur, jā. Visiem bija palīga ražošana. Kāpēc? Tad vienkārši iemeslu dēļ. Tāpēc, ka lauksaimniecība ir tāds periods, kā tas bija arī agrāk. Zemnieks sēja, pļāva, novāc, ved klētī. Un tad viņš ved kaut ko uz tirgu. Ko viņš darīja ziemā? Viņš gāja mežā, cirkt mežu. Ja kam bija meža, tad viņš, teiksim, no tā meža vai nu pārdotos koks, vai, ja viņš bija turīgāks un tālāk, viņš sākumā viņš mal, teiksim, miltus pats to, tad, ja viņš attīstīs jau, teiksim, to ražošanu, kur viņš miltus var taisīt caur ūdens, teiksim, palīdzību, ja. Respektīvi, viss tas, kas dev papildus ienākumu, nosēdz to brīdi, kad, teiksim, lauksaimniecība ir tas periods, kad, teiksim, tev faktiski, it kā nav ko darīt. Tas ir viens moments, un otrs moments, ka tu ar to, teiksim, tais apstākļos, ar to tu iegāji iekšā tirgus ekonomikā. Tikko tu aizgāji, teiksim, uz tirgu un parādīji savu preci, un tev viņi ņēma, tad tu zināji, ko tu vari, ko tu nevar pārdot. Šodien, piemēram, teiksim, ja mums bija, ja noslēdīs, kā toreiz mums bija piens jāražo, viens slikt, ko mēs nepaspējam izdarīt Albertēgā, mēs nepaspējam uzbērt blakus brīžantiem, teiksim, piena pārstrādi. Mēs varējām, teiksim, pienu pārstrādāt un teiksim, pienu nesūtīt, integrēt piens, teiksim, nepārstrādāt veidā, pārstrādāt veidā. Pirmkārt, viņš jau uzreiz būtu citu vērtību viņam, citu cenu. Mēs tur būtu krējums, tur būtu, teiksim, biezpienas un tālāk. Tur būtu tie paši iespējami jogurti, ko tagad tais. Tas būtu tas, ko tad viņš iet uz augšu visā te operē. Un tāpēc līdz ar to, teiksim, attīstījās podnieki, attīstījās kokapstrāde, viss tas saist. Tieši pasāc, ko tas latviešu bauvērs zemnieks darīja, tad, kad viņš bija galvu strādāja, ka viņš brauc uz mežu un taisīja mežu. Protams, tad izmantojot to situāciju, kā toreiz te bija, teiksim, tad mēs uztaisījām podniekos to galdniecību, jau, teiksim, ražojam, teiksim, ne tikai priekš sevs, bet arī priekš Latvijas kolhozes, teiksim, darbnīcām, dūras, logas un visu kaut ko. Bet tā rupi runājot, piemēram, tas ekonomikas, tas princips ir tas, kā tas ir, kad es, piemēram, pa 1 eiro saražoju kaut ko un pa 10 eiro pārdodu. Pareizi? Nē. Kāda ir tā pamat izmaksas un cenas attiecības, lai tas būtu atbilstoši ekonomiskai? Redz, ja tu to ražo priekš sevs patēriņu, tad tam tu saražoji par eiro, tu par eiro, tev viņš izmaksāja eiro. Bet ja tu to, ko tu saražo tev par naudziņu, tu saražo vairāk nekā tev vajag, tad tu viņi grib kaut kur jāliek viņu. Tad ir tas, ko teiks, cīrus pret āmu. Tad tu ej uz tirgu, kas tagad ir, teiksim, vienalga kults tirgs vai kas, ja? Un tu aiziet un izliec savu preci uz to tirgu. Un tad tu, ja tu viens pats esi uz te tirgu, tad tā, bet pamest tur ir kopā, tad tu aiziet un izliec savu preci, un tad kādu cenu tu uzliks virsū. Tu aiziet apkārt apsties, kādas cenas ir, teiksim. Un tad, teiksim, tu liec to cenu augšā, ja, teiksim, par to lietu, ja. Un tas nosaka apmēram to benchmarku, cenu vidējo, kāda ir. Tirgus nosaka cenu. Tirgus nosaka to cenu, kāda viņš šodien te lietēja. Un tad līdz nākošais, kad tu esi aizgājis un apsties, ka tur ir 2 daudz maz vairāk, tad jautājums viens. Vai nu tu tai savai lektītei vai savai galdam, uz kur tu pārdod, ja, teiksim. Mums ir 2 vienādas, vai uz man galdos lūks puķis stāv. Un nākšais jautājums, teiksim, vai es esmu tas leķis, es stāvu, teiksim, zolīt, vai jau kā smukāk apdēm, jo tas cilvēks, tas ir svarīgi, ka tā pirkt, lai tu patīc viņam, ja. Tā ir tā lieta, par ko mēs runājam, kad mēs runājam, teiksim, par to, mārketingu un visām tām lietām. Es nerunāju par tādu lietu, ka tālāk tu, teiksim, izmantot preses un izmantot, teiksim, televīziju, rādio, visu to pāri, bet tu pas elementāri, ko tas tā šodien. Aiziet to preces tirgu, tad tu teikti. Kas ir kas, jā. Un tad jautājums tālāk, protams, ka tu var skatīties, ja tu apmēram, tas atkal, jo tehnoloģijas jautājums ir, cik labi tu vari uztaisīt, cik daudz tu tērē tam laiku, cik no tā, ko tu esi samaksājis, ievāc tirgu. Tev būs
jāsamaksā, teiksim, gan par izēju, gan par kaut stādu, un tā, cik to jāsamaksā būs vēl tam šoferim, kas tev atved, nu tā visa opera, kas tur ir iekšā. Nu jā, un tad jūs tā kā jauns speciālists, Kauls jūs uzaicināja uz Ādržiem strādāt? Nē, es atnācu strādāt, kad Ādržos vēl bija Josifs Kukels. Jā. Es sāku strādāt kopā ar tā kā Josifs Kukels bija, un tad, kad vēl Josifs Kukels atradās tādā patreizējā vecajā mājā, teiksim, ja? Domas mājā. Domas mājā, tur bija augšā viņam kabinets, un tā bija pirmā pieņemšana pie viņa kabinetā. Kur te viņam bija kabinets? Viņam otrā stāvā bija kabinets stūrī. Stūrī, tas ir tā kā ieiet iekšā zālē? Nē, zālē stūrī, viņam bija tur. Tajā kreisajā pusē, kur tagad veči spēlē novus. Nu, tur viens galds bija, viņam bija galds kurī, un tad vairāk citu galdu, nekas liels tur vairāk nebija. Un tad es sāku strādāt pie viņa, ja. Varbūt vēl bišķiņ vairāk pastāstiet par to tikšanos, kā jūs tur aizgājāt, kurš gads tas bija, cikos no rīta jūs tur bijāt? Ziniet, es nevis atceros cikos no rīta, bet kādā gadījumā tas bija 70. gada rudens noteikti. 70. gadā sāk strādāt, ja. Toreiz man laikam ieteica uz šeien, teiksim, bija kādreiz Rīgas lauksaimniecības pārvalde bija tāda. Viņai tas sēdeklis bija tur, kur tagad ir prokuratūra. Tur bija Rīgas lauksaimniecības pārvalde bija, un, teiksim, jo pēc universitātes beigšanas man pirmais darbs bija lauksaimniecības pārvaldē. Un kas jūs tur bijāt? Es biju ekonomists. Un tad no turienes man ieteica uz Mārupu, pēc dienas no Mārupas atnāca apakaļ, un te es atnācu apakaļ, un tad viņi man ieteica uz šeien atbraukt, ja. Es atbraucu ar viņu ieteikumu, lai apskatās. Nu, es izrunāju ar Josifu. Kāds viņš bija? Kā cilvēks, kā speciālists? Josifs ir interesants vispār pats pēc sevi. Nu, viņš ir polis pēc, ja nemaldos, pēc tautības. Man liekas, ir poļu virsnieks, ja nemaldos, viņš bija. Viņš bija kārtīgs vīrs, bet es gribu pateikt tā, viņam bija pareizais ķēriens uz lietām. Viņam bija domāšana līdzīga tāda, kā, teiksim, būtu nepieciešama zemniekam. Ja? Kolhos tomēr bija zemnieks. Viņš bija vairāk, saucās teorētiski viņš sauc kolektīvā saimniecība. It kā visi tie, akcijas sabiedrība. Visi tie, kas tur bija kolhozā iekšā, viņi bija savu mantu iegājuši iekšā, teiksim, līdz ar to, teiksim, viņiem vajadzētu no kopīgiem ienākumiem sadalīt visas tās lietas. Un viņš no tāda viedokļa arī strādāja. Tieši tāpat kā tālāk, teiksim, Alberts savu laiku. Mēs strādājam no tāda viedokļa, ka mums ir viens īpašums, kur mums jātiek garam, lai mēs varam nodrošināt visiem tiem, kas tajā īpašumā piedalās, teiksim, varētu normāli eksistēt. No tā, un tad mēs izmēram visas tās lietas, tas īsti bija mazs periodiņš. Kā viņš izskatījās, kad jūs viņu ieraudzījāt? Kā viņš bija ģērbies? Viņš bija diezgan, viņam, laikam tā veselība bija šoka bija. 70. gados. Jā, viņam veselība bija šoka, un tad es zinu, kad savā laikā te pie viņa strādāja tas Olmas Merī, kas aizsīja tās zāles, teiksim, priekš tiem, kam bija kaut kāds problēmas ar kuņi, ja. Jaunkūlās tur bija tāds speciāli tāds telts, teiksim, liels vannas, kurās, teiksim, tur raudzēja un esāda veidā taisīja, teiksim, tādu. Zāles taisīja, farmācija? Jā, un viņš Josips ir pudelīte, viņš to pudelīti vienmēr iešļukoja, ja. Viņš bija drupu un auguma cilvēks, tāds jau neteiksim, tāda tipiski politisks tie tāds sēdāts. Es gribētu teikt tā, viņš bija ļoti sirsnīgs un tai pašā laikā arī viņš bija, skarbs. Man neteiksim tā kaut kādās lietās, tā kā, bet, es gribu teikt tā, viņš nenolaida to saimniecību, kurā viņš bija. Viņu veselības dēļ viņš bija spiests, teiksim, no tās lietas aiziet. Visi tie kāri gadi, ko viņi bija iespaidojuši, un tad uz viņu atstāja iespaidu, jā. Bet pirms Kukaļa nebija neviena, ja bija? Es nezinu to. Es nācos droši vien, ka varbūt bija kāds, bet to es neatceros.
To es neatceros, jo, jā, nebija, es neatceros, ka būtu kāds. Un te jūs atnācāt Kukelim par vietnieku vai? Nē, es atnācu kā ekonomists, jo viņam bija arī celtniecības grupa. Ofkāns bija tāds inženieris, kas vadīja tādu celtniecības grupu. Jo tad, kad es ļoti īstu periodu nostādēju, ar ekonomiju, to kantoru, kas to tagad to arī uzboja 70. gadā, viņi nodā eksploatācijā. Līdz tam man bija darīšana tikai tur pie Josifa kabinetā uz īstu brīdī. Kantors tas ir tas, kur tagad ir bērndārs un frizētava. Uz viņas 100. dzimšanas dienu, ja es nemaldos. Oho. Uz viņas 100. dzimšanas dienu viņš tika uz 70. Nu, tā teikt, 70. gadā arī nebija laikam 100 tieši. Tā ir pirmā māja, ko uzcēla tādu lielu Ādažos vispār, ja? Nu, es gribu teikt, jā, it kā jā. Un pēc tam tur tad sākās viss tā būvniecība, kas aiziet tālāk, teiksim. Un nākošais, kurš bija kopmītnes bija, lai nodrošinātu cilvēks ar darbu, teiksim, kur izdzīvot. Un tad tālāk pēc tam secībā aizgāja vispārējās, teiksim, tās mājas, kas tur ir. Kukelim toreiz bija kaut kāda vietnieka arī? Nē, Leits, viņam bija lauksaimnieks vietnieks, Leits Jānis. Vēl bija kāds bez... Nē, nu... Viņi bija tā kā divatāk? Nē, un bija, kā visu partijas sekretārs bija. Kas bija partijas sekretārs? Man liekas, ka partijas sekretārs bija Dzirkala. Pat tā. Jā, tas parasti, ka tas trīnieks parasti tur bija priekšnieks, vietnieks un Dzirkala, jā. Un partijas sekretārs. Jūs bijāt arī partijas biedrs? Es nebiju partijas biedrs ilgu, droši vien kāds gadus 5 es nebiju. Un beidzot, es zinu, ko viņi saka, vajadzētu partijas biedrības papildināt. Kukels tas bija? Nē, tas jau bija pie Kaula. Jā, pie Kaula? Jā, tas jau bija pie Kaula, jā. Bet Kauls jau pats nebija komunists, ne? Nē, viņš kā tad nē. Viņš bija? Nu kā, viņš ir komunists, viņš beidz viņas partijas skolu. Viņš beidz partijas skolu, viņš bija pārliecināts komunists. Viņa tēvs arī bija viens no bijušiem tiem komunistiem, ko to bojā savā laikā kaut kur. Tā kā... Tā jūs mīļi palūdzi, jūs nevarējāt atteikt? Nē, no tā... Es jau teicu, ziniet, kā tas būs. Es biju kādreiz komjauratnē. Nu, kā viss, komjauratnē. Bet es beidzās tas laiks, nemaksājas biednās un komjauratnes es izslēdz ārā. Es saku, vai tas ir, vai tāds, kas bijis izslēgts no komjauratnes, varētu būt partijas biedri. Nu, viņš saka, tas tā, to mēs saprotam, tas tā. Labi, tā viņš bija. Bet skaidrs, ka jūs atteikties nedrīkstat. Es varēju atteikt. Varējāt? Es varēju atteikties. Bet tas bija risks, ne? Nē, es nedomāju, ka tas bija risks. Es to neizjūtu tādā laikā kā risku. Es nejūtu to, ka, teiksim, tāpēc, jo es neesmu partijas biedrs, tad, teiksim, es nevarētu neko darīt. Nevarētu strādāt, ja man nedot man iespējas izaugt, teiksim, kaut kādā veidā, ja? Ja, bet atgriežoties pie tā Kukeļa tad vēl. Un te jūs, cik gadus te jūs nostrādājat kopā ar to Kukeļu? 2 gadus. Un kā viņš bija kā vadītājs, jūs teicāt skarts? Viņš ir skarts. Kā tas izpaudās? Viņš nebija sevišķi izvēlīgs, teiksim, savā, Zargonā un leksikā, teiksim, tā tālāk. Es nekad neaizvēsīšu kaut kādu bitu, kaut kādu, man viņš jau nevar teikt, viņš ir, Ivar, ja tu neiztev nošaus. Nav tādas. Tā diezgan nepatīkami īstenībā zinot to laikmetu. Bet to viņš to pasaka, bet tas nenozīmē to, ka, teiksim, tas ir jāpieņem tev, teiksim, tā kā, viņš ir kā virsnieks, kā karavīrs, viņu tā pieiet, tad varbūt bijis īpatnē. Kas viņam bija par pakāpeni? Es domāju, ka vai nu viņš bija... Nepateikšu. Bet latviski viņš labi runāja? Viņš runāja latviski labi, normāli, latviski, poliski to viņš runāja labi, jā. Bet ko te viņš varēja poliski runāt Ādažos? Bija kāda poļa? Viņam sieva poliet, teiksim, un bija arī poļi, teiksim, šeit uz Ādažos, teiksim, bija darīšanā poļiem, tad viņš to runāja. Bet viņš pamatā runāja latviski, protams, arī krievu runāja.
Viņš ir krievu latviešu poļu, jā. Nu, par to jūs varētu pastāstīt, kā tas bija, kad tas Kukelis, kā saka, nogāja no priekšsādātāja amata. Kā tas bija un kā tas notika un kāpēc tas notika? Es domāju, tas bija līdzīgi, kā tas visu laiku notiek. Ja? Ir rajona pirmais sekretārs, teiksim, un sanāks, teiksim, un sakarā ar viņš uzrakstījis, jāatcīm redzot bija, kad sakarā veselības stāvokli viņš lūdzu viņu, teiksim, atbrīvot. Un rajona pirmais sekretārs, viņš saka, mums ir ieteikums Kaulu kungu ieteikt. Un tā, viss nobalsē par Kaulu kungu. Bet bija tāds teiksim, no tā ekonomiskā viedokļa, kad vajadzēja viņu nomainīt vai... Nē. Es domāju, nomainīt viņu nevajadzēja nomainīt, bet varēja saprast ar to, viņš vienkārši nevarēja vairāk. Kādam tomēr bija jābūt vienam, kas tu pasaka to jā vai nē. Un tad, teiksim, tais brīžos, teiksim, kad bija problēmas ar to, tad tā viņš ir teicis. Viņš vienkārši tīri fiziski nevar? Es zinu, ka, teiksim, es pēdējos gados, tur, ko viņa māja bija, ziniet, viņam māja, ja? Tur, kur tagad ir. Tas krustojums kaut kur, ja? Tur tas projektēšanas birojs. Jā, kas tur bija kaut kādā? Tā bija viņa māja, tur viņš dzīvo. Tā bija Kukeļa māja? Tā bija Kukeļa māja, viņš tādā mājā dzīvo. Un bija tik tālu, ka viņš vairs nebrauc uz kantoru, ja? Es no rītiem brauc pie viņa, teiksim. Uz virtuvē viņš paēdz brokastiņus, un tad izrunājām lietas, kas jādara, un brauc prom. Viņš jau, šoks paliņš bija, jā. Cik jums bija gadi, kad jūs atnācāt uz ārzemēm? 17. gadā atnāca 41. gadā aiz dzimis. 41. tas ir 30... 29. Spēka gadi, jā. Jā, 29. Un viņam bija tik gadi toreiz? Viņam varēja būt kaut kur pie 70, tā, jā, 65. Tas bija tā kā gandrīz kā tēvs ar dēlu? Jā, aptuveni tā, jā. Tāpēc es arī viņiem vērā, teiksim, viņš kādreiz kaut ko tā uzšaurīt, tik tas jāsaka. Nē, un tiekam viss tas, ko viņš teica, tas bija pamatots, nebija kaut kādu naidu vai kaut ko, teiksim, katru var gadīties. Jā. Bet tās beigas, es saprotu, Kukelim bija diezgan neforšas īstenībā. Viņi smuka apglabāja šeit, viņiem bija piemineklis, teiksim, Baltazarā uzliks uztaisījām neforši. Tā kā, un viņš bija ļoti cienīts pārējo cilvēku te visu vietā. Jo beigās saka, negāja viņam tas lietas uz leju. Cilvēki tomēr te vairāk vai mazāk bija tomēr neteiksim par pārtikuši, bet iztikuši normāli. Bija zvēru ferma, ko viņš attīstīja, teiksim, ja tā bija, tas bija liels paldies. Jā, kas viņam bija zvēru ferma? Bija zvēru, vispārējais bija loka. Jankulis? Jankulis, jā, Venkulis arī. Bija zvēru ferma, Jankulis, labi, piens, teiksim, tur. Gaļa praktiski vēl nebija, tāpēc tam veidojās tikai gaļas pārstrāde. Jā, kombinācijas. Jā, tas, kas tur ir. Pie Jankulām. Jā, tas pēc tam. Arī kartupeļu tā pārstrāde tikko pats sākums veidojās. Jā, tas, kur tagad ir čipsi. Jā, ne tur, kur tagad ir čipsi, bet tur, kur kādreiz Jankulās bija vīns arī. Jankulās bija vīns, teiksim. Tas ir tur, kur bija tie, kur alkoholu ražoja? Jā. Tur bija, tas bija, jā, tur viss, kas bija. Tur bija vīns, tur bija arī pirmie nevis čipsi, bet kartupeļi, teiksim, salmiņi. Jā, tie bija garšīgi, salmiņi pirmie, kas bija, jā. Un tur arī bija, teiksim, tā ražotne, kas, teiksim, strādāja teiksim, ražoja ekstrakts priekš parfumērijas. Tas viss bija tapa. Tas viss bija tapa pateicies tam, kad Josifs saprat, ka tā lieta ir jāgriež uz priekšu. Un viņa tālāk attīstīja, teiksim, valkais skatnās, un tas tā ir. Es kādā savā laikā es rakstīju tādu, man bija tā rīturies prasīja, kāpēc ir nepieciešama palīgražošana, teiksim, kāpēc nepieciešama palīgražošana lauksaimniecības uzņēmumu. Bija tāda intervija kaut kādā seminārā, un tad es jau izskaidroju to, ko es uzstāstīju. Zemnieks
Un otrkārt, kas bija pats svarīgākais, teiksim, tā starpība starp tiem ienākumiem, ko, teiksim, kolhos būvno pārdodot valstī, un starpība starp to, ko viņš pats ražoja un pārdeva nevis valsts iepirkumā, bet tirgū, tad cena starpība ir liela un līdz ar to ienākumu, kas nāk papildus. Jo ne jau vēl, teiksim, Andeši varēja uzbūvēt to, ko viņi uzbūvēja šeit. Ja? Viss šīs ēkas uzbūvēja, teiksim, slimnīcu, uzbūvēja poliklīniku, ja? Uzbūvēja skolu, teiksim, ja? Tas viss ir papildus ienākumu, ko iegūt, teiksim, no dižiem veidiem, no pamatražošanas, kas skaitījās, teiksim, šī gadījumā tieši lauksaimniecību pret palīgražošanu. Toreiz runāja par tām jankūlām, kad jankūls ražoja tur lētu vīnu un nodzirda Krieviju. Ziniet, ko nozīmē lētu vīnu? Ja? Protams, ir Hennessy, ja, teiksim, ir teiksim, vēl Bourbon viskijs, ja, teiksim, ja, bet ir arī, teiksim, normāls, teiksim, šņābs, ja, teiksim, tas ir starpība, ja. Un vīni, teiksim, ne tikai ādai, ir vesela rindam līni, kas nāc no Moldavijas, kas nāc no citrienes, visi tie saucamie, teiksim, sēdz krāsošanai paredzētie vīni, ja, teiksim, ja. Tas viss tā ir, un beigās ir odekologs, kas kam nepietik, kā viņš ir iedz odekologu, ja, tā kā. Kā toreiz bija tā, teiksim, tā peļņa ādažiem, vai bija arī tādi kaut kādi zaudējumu gadi, vai bija tādi nemitīgi Ziniet, es teikšu tā zaudējumi, vismaz cik es atceros, kamēr es strādāju, zaudējumi mums nav bijuši nevienu gadu. Mums ir bijuši vairāk vai mazāk ienākumi, teiksim, ja? Un tas bija atkarīgs no tā, teiksim, kādi bija tie plānotie, teiksim, izdevumi. Un tie visi plānotie izdevumi lielākoties bija saistīti ar ieguldījumiem. Vai tas bija, kā man tāda celtniecības? Viss celtniecība ir izmaksas, kuras faktiski, teiksim, tiešā veidā neiespaido pusi, ja? Bet rada apstākļi, saku, teiksim, lai būtu, kur izvērtot cilvēku, kur savukārt strādā potniekos, un kur savukārt strādā, teiksim, jaunkūlās un tā tālāk. Ja? Tā kā tā situācija bija. Un es gribu teikt tā, katru gadu vairāk vai mazāk, teiksim, tika palielināts atalgojums cilvēkiem. Otrs bija, teiksim, mums bija viens no labākajiem, mēs maksājām ļoti labas algas, un mums bija iespējas nopirkt, tā skaidri un gaiši labs speciālists. Ja šodien, teiksim, labs inženieris, teiksim, kaut kur, teiksim, celtniecībā, kur nosacīts strādā, viņam maksāja, teiksim, 1000 eiro mēnesī, 1000 lāt mēnesī, mēs varam maksāt 1300, 1500. Mēs varam to cilvēku paņemt. Līdz ar to mēs varējām prasīt no viņa atbilstošā dēļ, ja, teiksim. Tagad tas viss saistīts ar to ir, tā kā, Kā jūs nokonstatējat, ka tas speciālists ir labs, ka to ir vērts ieguldīties? Pirmkārt, kā tas visur ir, tagad viņš ir attīstīts pavisam labi, tagad ir kompānijas, kas, teiksim, pasūta un viņas ir izpētījušas ar cilvēkiem, teiksim, kā viņš ir. Mēs tā laikā darījām to pašu, bet ne caur kompānijām, bet caur informāciju. Pastāvēs, kā tur ir. Jaunies viens parāda, ko tu esi darījis iepriekš. Ja tu esi redzējis, uzbūvējis kaut ko labu kvalitīvu, tad tālāk, un informācija, ka tur nav viss kaut kā, tad es viņu ņemšu, tad tas ir, tad tas vienkārši ir. Piemēram, tajā pat pukeļa laikā, un, teiksim, kaulu sākuma laikā, toreiz bija kaut kāda normatīva, cik tur maksāja par darba dienu vai par darba stundu, vai kā tur notika tas? Es no galvas tas cipars neatceros, teiksim, bet tas atalgojums, kā pasaka tā, ir tāds iedains benchmark, apkārtējais apkalpojums, ja, teiksim, cik apmēram maksā, teiksim, tur tā, ja. Tad vienmēr mēs skatāmies tā, lai mēs būtu bišķi labāk nekā citur, ja, lai mēs varētu, teiksim, prasīt vairāk to atbildi. Teiksim, tā kā visas bija atkarīgs no tā, kādi bija tavu tie gala rezultāti.
Ja tu varēji no šiem gala rezultātiem atļauties samaksāt vairāk nekā, piemēram, teiksim, nosacīt Latgales vienā kolhoziņā, teiksim, tur, cik viņi par darbiem viņam maksāja, tik tur bija, ne tik viņš varēja samaksāt, ja? Un, ja tu varēji samaksāt vairāk, tad tu varēji no tā atļauties maksāt tās lietas. Piemēram, kad kā tur tika rēķināts, teiksim, tās prēmijas vai kaut kādas 13. algas vai kaut pēc kāda principa tas bija no rezultāta, kāds tev sasniegts. Kāds sasniegts, ja ir plānotais rezultāts sasniegts, kāds ir, ja, teiksim, ieplānots bija gadu rezultātā, ne? Tad atkarīgi no tā, teiksim, tev bija vai 1 mēneši, vai pusotru, vai 2 mēneši, teiksim, tā gada beigās tā prēmija, tā tas gāja. Tad kādā veidā, teiksim, tas vēl atkarīgs bija no tā, ne tikai no tā, bet katram jau skatījās par nozari, teiksim, kurā viņš ir, ja? Ja, teiksim, tu nosacīji, piemēram, teiksim, ar lopkopību, tev viss bija baigi ok, bet, teiksim, tu neizpildīji gadu. Tad, teiksim, salīdzinoši ar tādu pašu līmeni speciālistu, teiksim, agronomu vai ko, tev par kādu procentīgi bija bišķi mazāk. Un tev kādu procentīgi vairāk. Un tas, respektīvi, tā pamatdoma bija, ka viņš tas prēmēšana bija atkarīga no iegūtā gala rezultāta. Tā ir nozarē, par kuru tu esi atbildīgs. Kura nozare bija vispelnošākā atdažos? Tā ir grūti reiz pateikt, jā. Kāpēc grūti pateikt, teiksim, tās nozares, kuras nestrādā, tā nozara, kur nestrādāja uz tirgu tieši, bet aizgāja valsts, teiksim, iegāja, tur tu nevarēji, tu varēji mēģināt ražot to pienu lētāk, ja, teiksim, bet salīdzinot ar otru, ka tev nemaksāja vairāk, teiksim, par to. Protams, ka viss pamat iedeva pamat ražošanu, palīga ražošanu. Tā bija tā, kas šodien nodrošināja, teiksim, pamat ienākumus, teiksim, lai varētu, normāli, teiksim, eksistēt tā visa situācija. Ja tā būtu, teiksim, tā, ka nebūtu nepieciešams būvēt, nebūtu nepieciešams, teiksim, nodarboties ar kultūru, teiksim, kultūras nams un teiksim, visu kolektīvu tā tālāk. Tad, protams, teiksim, tad varētu piemēram iztikt ar, teiksim, to, ko tu savāc varbūt no piena un no gaļas pārdošanas. Arī no gaļas pārdošanas. Pirms tam viena lieta, tagad mēs uzstājam, ka mums bija uztaisījumi to gaļas pārstāvi, visam citu lietu. Atkal tas vai tu pārdod svaigu gaļu, vai tu pārdod pārstāvi kūpināt. Slavenās ādažu vistas, kas bija kūpinātās, viss gāja, tas putnu fermā, teiksim, gāja no putnu fermu. Teiksim, ja tev ir nauda, tad tev uzbūvēt putnu fermu, mēs uzbūvējam kompleksu tur, ja, Bet kā tas sanāk, ka tādi izcili kolhozi Latvijā bija, es nezinu, 5? Apmēram 7, jā. Kā tas ir, kad tie 7 kaut kā, tas ir, no kā tas bija atkarīgs? No vadītāja? 100% no vadītāja. Tikai no vadītāja. Bet kas tam kukelim un kaulam bija tāds, kas nebija? Viņiem bija ļoti vienkārši. Viņiem bija izpratni par lietas būtību. Teiksim, viņš saprot, kas ir tirgus. Viņi jau bija kapitālisti jau toreiz pēc? Ko nozīmē kapitālisti? Viņi izprata tirgus to specifiku un ekonomiku. To nebūtu kapitālists, bet var izprast ekonomiku. Kapitālists to ir tad, kad tu iegūti kaut kādu naudu iekšā no tā spēle naudu. Teiksim, tas cits jautājums, ja? Bet šī gadījumā gan Blūmam, gan teiksim, nākotnē visiem tiem, kas tur bija, viņiem visiem bija palīga ražošanas. Ja, teiksim. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi saprata to, ka no tā viņi var nopelnīt naudu. Mums Latvijā, man liekas, nebija neviena, kā mēs uzskatām, teiksim, turīgi, teiksim, kolhozs, kurš būtu tikai piens, gaļa, teiksim, un viss. Un viņam nebūtu vai ne savu ceptuvi, vai viņam nebūtu savu, teiksim, kaut kādu zvēru fermu. Visiem bija zvēru fermas. Yeah. Daudziem bija zvēru fermas saimniecībā. Vādežiem bija, teiksim, nākotnē bija. Tas bija biznes. To pārdeva uz tirgu. Un pēc tam to pārdeva uz tirgu, no kuras saņem nevis rubļu, bet no kuras saņem cash valūtā. Tad tev bija kaut kāda valūta, atkal tu varēji ar to kaut ko būt spējīgāks vai stiprāks pa kaimiņu. Bet kāpēc ādaži bija vislabākie ne tikai Latvijā, bet visā Padomju Savienībā?
Tā nav, ka mēs bijām vislabākie savienībā. Nu, tāds visu laiku tas imidžs bija, ka Dānders ir vislabākie. Nē, es domāju, ka tas ir pārspīlēts. Es domāju, nākotnē arī ļoti spēcīga doma, ļoti spēcīga saimniecība. Es pat, No ko blūma saimniekošana atšķirās no kaulu saimniekošana? To paši, teiksim, arī savu palīdzību, savu darbošanos. Kā var teikt, kāpēc domāju, ka radās iespējas tās? Es tāpēc, kad atbrauc, teiksim, Gorbijs uz šeien, Gorbačovs, tāpēc atbrauc, ja? Vai šodien, teiksim, vai toreiz, ja, teiksim, partijas vadību, republikas un valdību, domāju, kur sūtīt, kur labāk, un viņi izvērtē, ka šis ir tas labākais. Pirmkārt, viņš ir tuvāk Rīgai. Tas, man liekas, viens no svarīgākiem momentiem, ja? Tuvāk tika notkārt, teiksim, mums arī bija tādas lietas, kuras citiem nebija, teiksim, tāda kā briljanti, kuras citur nebija, nevienā kolhozā tāda nebija tāda kā bērndārs Strautiņš, teiksim, tāda nebija, ko citur nevarēja parādīt, un tie bija tā rudigalva, teiksim, ja. Tāpēc no tāda viedokļa varbūt izskatījās, ka labāk, ja, teiksim. Par to tikšanos ar to Gorbačovu. Kāda jums notika tā tikšanās un kāda jums tur bija tā komunikācija? Ar Gorbačovu tikās pamatā tikai kauls. Jūs ne? Nē. Bet man liekas, ka jūs tur bildēs arī figurējat. Nē, tas jau tikās. Es toreiz teicu, ka mēs tikamies tajā zālē. Es teicu, zēn, šito roku es nemazgāšu mēnesi. Jā, Gorbačovs man paspēja roku. Kāds viņam bija tas spiediens? Normāls vīrietis. Jo tad, kāpēc kukulīti bija izliktā izstādīt, teiksim, tad viņš nāca un es viņam stāstīju, teiksim, par to izstādīt, jo tad ir laikā es kā vietnieks, kuram ir atbildība par visu to, kas izņemot lauksaimniecību ir iešeit, es viņam stāstīju par būvniecību un visu tā par bērndārziem, tā tālāk. Es saku, man ar viņu, es pat neatceros, ko viņš pateica. Viņš teica, хорошо, молодцы, ребята, будем работать, un tā tālāk, jā. Tīsnībā viņam vienalga bija, domāju, viņam tāda latvieša un tāda ādaša, tad pilnīgi pie... Es domāju, pēc būtības viņš jau glups nebija manā uztverē. Viņš redzēja to, kā attīstās kaut kas. Un viņš doši, es viņu vietā iedomājos, ja tā varētu būt visur. Ja tā būtu daudz, tad tas nebūtu slikti, neteiksim, ja? Cita lieta, kad, protams, viņš nebija stāvā sajūsmā, ka mēs gribam atdalīties, un tas viņam nepatīk, neteiksim, tas cits jautājums, neteiksim, viņš nevarēja saprast to, un diemžēl viņš laikam nevarēja saprast to, ka, mēs neesam šeit, Latvija, Lietuva un Igaunija, nav Krievija, tā ir okupēta, ilgus gadus okupēta valsts, tā nav Krievija, ne pēc mentalitātes, ne pēc kā. Viņam to bija grūti saprast. Un to pašu mēs redzam šodien. Arī Putins nesaprot to. Viņa tagad saprot to, tas, ka Krievija pirmā vietā, tur ir tā vesela saruna tēma, vesela gadam. Tur ir analoģija ar 38. gadu. 1-1 par Hitlera režīmu. 1-1. Pilnīgi 1-1. Vēsture atkārtojās? Jā. Bet vai viņa atkārtosies, beigsies tā kā tas ir cits jautājums. Jo gan tie reklāmas nosaukumi, teiksim, kas bija Vācu laikā, gan tie absolūti kopijas ir. Absolūts kopijas, teiksim, tikai tie. Viss šī pārējā situācija, teiksim, papildus teritorijas, tur bija Čehoslovākija, te ir Ungārija, te ir Ukraina, viss notiek, un tas pat. Visi tie paši saumi, kas tur tagad ir, teiksim, ja, tā ir tauta, kur ir tīra, un tā mācīs visiem, kā dzīvot. Tas viss tas tā ir, jā. Atgriežas pie Gorbačova, es pateikšu tā, no vienas puses, teiksim, jā, viņš kaut kādā veidā palaid vaļā to bundelīt pavēru vaļā, un līdz ar to, teiksim, it kā tā runāšana, tā vēlēšanās iznāca, beigās, pateicoties tā mums bija tautas fronta, un, teiksim, vispārējais. Jā, tā viņš bija, jā, bet,
Bet viņiem bija, es pateikšu, ka viņiem bija smagi, grūti, es nekad neienesīšu. Es zinu, ka tie puiši, kas viņi tur apsargāja un gāja tur kukulīti, viņi saka, vai ietu gabalu maizi paēst, viņš nebija ēduši. Mūsu kukulīti bija forši, tie svaigi, smaržoja visi. Viņš nevar viņam. Viņš laik jāsteigā, un viņš nevar, tad, kad priekšnieks atgās paēst, tad tu vajadīs. Nu jā, tā kā, tas bija interesants periods, jā. Piemēram, vēl pa tiem laikiem, kā tur bija, kad kādas, ādažu attiecības bija ar Rīgu, piemēram. Kā Rīga kaut ko diktēja ādažiem, vai ādaži diktēja Rīgai, vai kurš ko, kā tur bija? Es nedomāju, ka pamatiem ādaži ar Rīgu mazāk bija. Mums ir rajona partijas komiteja, tas bija mūsu Rīgas rajons, Ar Rīgas partijas komiteja, Rīgas pilsētu mums arī mazāk daļa. Bet mums nebija sliktas attiecības, jo mēs vienā brīdī vēlējamies tur šo to nopirkt Rīgā, vienu veikalu, tur, tā, un attīstīt savu, ādažu veikalu Rīgas pilsētā. Bet tad tur izdāts kaut kāds nesaskaņas, mēs nedabājam nokārtot visas lietas ar Rīgas pilsētas, būvaldu un desātām lietām. Ja. Tur, kur kādreiz bija uz Brīvības un Miera iela stūri, ja, tas stūri bija tāda benzīna tanks, tur bija kādreiz. Vecos laikos bija benzīna tanks. Un tad tur uzcēla tāda maiznīca, kaut ko cepu taisīja. Mēs bijām nopirkt, to telpu un kaut ko tur darīt. Bet tas neizdevās tā kā. Mums nebija kaut kādas tādas attiecības, ka pilsēta mums kaut ko tur, būtu. Mēs gluži otrādi izmantojam to, ka pilsēta mums ir tuvu un, pilsēta iedzīvotāji, kas Rīgā daudz dzīvoja un strādāja pie mums. Tāpēc skaitā pirms es pārnācos uz ādažiem, es no Rīgas braucu uz šejienu. Nu jā, un tad ir tā pa tiem partijniekiem. Cik partijnieki tur bāzās iekšā kaut ko ekonomikā vai ekonomiski darbā? Vai? Nē. Praktiski, vienīgais partijas sektāri bija Cirkali, viņi nodarbojas ar savu partijas lietām, Bet ko darīja partijas sekretārs, piemēram? Tagad neviens to nezina. Nē, ko darīja? Viņam bija partijas pirmorganizācijas sekretāri daudzas, struktūra vienībās, vai ne, tad sanāca kopā izpēt jautājumus, atbalstīsim šodienas izvēlēto programmu, kas mums jāpild šodien tā tālāk. Tādas jautājums, izskatīja partijas biedri, disciplināru lietas, ja viņi tur bija izdarījis šmuts kaut kādu, vai ne, tā lietā, ja. Vairāk, es domāju, tas, izskatīja partijas programmas materiālus, kādas, bija. Tie ir tāda politinformācija. Jā, viņi bija jāizskata, kā mēs teicam, studējam partijas dokumentus, studējam partijas dokumentus, arī izskatījām, valdes lēmums kaut kur, vajadzēja kaut kādu atbalstīt vai kā. Jā. Bet, praktiski viņi, izpildīja šī te manā uztverē, nevar teikt, ka mācītāja loma. Lai gan es vienmēr teicu, gan arī tie partijas programmā visi tie materiāli ir tieši no Bībeles paņemti. Jā. Bet toreiz bija tāds bezpartiskais bloks arī tāds. Es nevarētu teikt, ka tāds bloks bija. Bet oficiāli skaitījās, ka nebija? Nē, viņš nebija organizēts, nebija, ja mums bija partijas sekretāri, ja, tad mums nebija bezpartiskā bloka, vadītājs, vai nespēdēja bloka, sekretārs. Vai kaut kāda, tādas situācijas nebija. Respektīvi, ja tāds bloks arī kaut kur eksistēja, tad viņš nebija organizēts tādā veidā, lai viņš, uzstātos, politiskā dzīvē, kā konkurence vai partija. Es tā vismaz atceros. Labi, un tā komunistu padarīšana toreiz,
Palīdzēja attīstīties tai ekonomikai, vai bremzēja, vai netraucēja, vai bija kaut kāds tas... Es domāju, teiksim tā, ka viņa netraucēja un atsevišķos brīžos, tad, kad it kā vajadzēja sapurināt, ja, jo, teiksim, ja tu esi partijas biedrs, tad tev ir kaut kāda partijas disciplīna, ja, teiksim, tev partijas disciplīna plasa, lai, teiksim, pildīt to uzdevumu, kas tev ir uedots, vai ne, teiksim, un cik valsts plāns bija viena lieta, bet mums, teiksim, neteiksim, kolkos plāns tikpat kā likumus mums bija, tev viņš bija jāpilda. Tu esi pieņems, un tev jāstrādā tā, lai tu izpildītu viņu, teiksim, normāli, vai ne? Tā. Ar to valsts plānu, kāds mums bija attiecības, tie valsts plāni bija realistiski vai nerealistiski? Tāds, kāds viņš bija, tādu mēs pildījām. Cik prasīja, tik jūs izpildījām? Tik, cik mums bija, pēc tā valsts plāna, cik mums bija sadalīts, cik mums ir jāiegāda, tik mēs arī piegādājām. Un ko jūs piedāvājāt? Mēs piedāvājam pienu, mēs piedāvājam, teiksim, gaļu. Tas ir kaut kā katru gadu beigās vai sākumā pateica, ka jums jānodod tik un tik tas un tas. Tieši tā. Un pašiem kaut kas palika arī pāri vai? Droši vien, ka palika arī pašiem pāri. Es precīzi nepat teikt, bet varēja palikt. Bet es domāju, ka nebija tāda situācija, kad mums jādod visu un nebija pašiem ko ēst. Tāda situācija nevarēja būt. Tāda situācija nevarēja būt. Nu jā, un tad kāda bija tā dienas, teiksim, nedēļas kārtība? Piemēram, es atceros, ka bija tas termins, kad tikšanās zem ābeles, ja, kad daudzēji gāja pie kaula tur sūdzēties vai kaut ko tur prasīt. Tāda, kā saka, nevis maniera, bet, kā lai pareizi saka, tāda, teiksim, tu nevarēji, šodien es gribu, es un eju pie iekšā un runāju ar kaulu, teiksim, pirmkārt, sanāksmes, tur ir dienas kārtība tā. Tas ir tas brīdis no momenta, kad viņš no mašīnas, teiksim, aiziet līdz kabaretam, tad ir tas brīdis, kurā tu var pieiet viņam klāt, viņš nedzina tev prom, un neties eju nostāt, man no tā laika es eju augšā, teiksim, ne. Tā bija tā iespēja, kad to izmantoja, ja? Kad gribēja iet, teiksim, pasūdzēties vai kaut ko paprasīt, vai ne, kas ir normāli. Es nezinu, vai, teiksim, vai šodien, piemēram, teiksim, Siliņi, kad iet no mašīnas uz to pietklāčiem, pasacinu, bez klubsim braucam tā. Jā, bet tas tāda situācija bija, jā. Protams, bija, un tad viņam bija pieņemšanas laika, teiksim, jā, paši par sev, teiksim, tie, kur tu pierakstījies, un tu zināji, ka tu varēsi, un tad gāja runāt tās lietas. Bet citādi, nē. Bet kā jums, kā vietniekiem, kāda jums bija tā nedēļas kārtība? Sapulces jums bija pirmdienās, piekdienās? Tas bija kā, ja nebija noteikts man kaut kāds laiks, kad man jābūt uz sanāks, vai ne, tad es rīkojos savā dienas kārtībā, ja? Parasti, tad, ja Albertam vajadzēja kaut ko no manis, tad sekretāri piezīmē, un es aizbraucu pie viņus tikšanos, teiksim. Tad, kad es biju, piemēram, teiksim, celtniecības pārvaldē, ja? Tad, kad es jau sēdēju, teiksim, te blaks viņam, un blaks kabinetā, turbūt zirkalu kādreiz sēdēju, ja? Es vienkārši jau domāju, būs, un es iegāju iekšā un izrunāju tās lietas, ja? Bet, tad bija, teiksim, tas, ka bija valdes sēdes, Kas piedalījās valdes sēdēs? Valdes locekļi, visi tie, kas bija valdes locekļi. Mēs bija kopā, laikam, mēs bijām 12 cilvēki, 13. Tas ir daudz vai maz? Tas ir daudz, jā. Bet katru nodaļu pārstāvēja, teiksim, kas pārstāvēja, teiksim, valdē. Un ne vairāk kā būtu nepieciešams, un ne mazāk, teiksim, jā. Taisnība, kad visi baidījās no viņa un raustījās? Kā lai pasaka? Jūs nevarat pateikt par citu cilvēku, jūs pats to zināt, kas tas ir. Es varu pateikt par sevi, teiksim, man nebija nekāda, teiksim, problēma pateikt to, ko es domāju. Vai tas patīk vai nepatīk, ja, teiksim, tas ir cits jautājums, ja, teiksim. Un diezgan bieži bija tā, kad es arī izteicu to, ko es domāju, teiksim, ja. Par šīm lietām. Un tāpēc arī, ne jau vēl, tāpēc kaut kādu tos pēdējos gadus mēs kopā nostrādājām.
tieši tandemā, ja, teiksim, pirms vēl viņš saslim, ja. Un sākās visiem tās lietas, ja. Nu, un sākās tās partijas, visas problēmas politikā, neteiksim. Nu, jau viņš jau pēdējo laiku viņš jau tikpat kā uz vietas nebija. Nu, tā viņš brauc uz ārzemēm un tur tā tālāk. Nu, vismaz es atceros, teiksim, tad, kad bija sākās viss tas te skandāls ar tām visām lietām, no rīta sākās viss te aizvērst darbu, viņš bija vēl nebija vāja no Vācijas. Atbrauc apakaļ. Šies kaut nu, ko daram jau ar? Sūtam savus cilvēkus ārā uz piemekļiem. Viņš sēž apkārt. Viņš saka, nu, tu esi te vienīgais. Jāsaka, jā vai nē. Es saku, sūtam. Nu, nezinu, nu tas tā. Atbrauc viņš mājās. Un, protams, man neviens nepārbēt, ka es būtu izdarījis kaut ko nepareizi vai aizgājis tā tālāk, bet nu, es to darīju. Mēs sūtījām pie Ulbraks, tur mūsu cilvēki bija, teiksim, tad mūsu cilvēki bija arī, teiksim, tur pie televīzijas, un tā kā to mēs visu darījām, jā. Tie barikāžu laikā. Jā, tas bija tas brīdis. Nu, tas bija tas kritiskais moments, jā, nu. Jo beigās, teiksim, ir jāsaprot viena lieta, teiksim, nu, un kāpēc tas Alberts ir jāsaprot pareizi. Ja viņš bija tādā līmenī, teiksim, ja, viņš dzīvo blakus man, ja, ka pie viņa stāvēja visu laiku Volga stāvēja, kas nodrošināja apsardzes, teiksim, visam tie lietai, tur neesnegāja. Ja viņš varēja jebkurā brīdī, teiksim, piezvan, un viņam ir lidmašīna, viņš ērdas pie Gorbačova paēst boršu paēsties, ja. Nu, ja tev ir tādā līmenī, teiksim, nu, tad tas viss ir skaidrs, teiksim, nu, ka tu apzinies to situāciju, kāda viņa ir. Un tas, es domāju, priekš viņa tas bija liels, nu, tāds trieciens, ka viņš saprat, ka tas sūdi ir. Un viņš saprat, ka tas sūdi ir, tad viss tās traģiskās, teiksim, televīzijas pārraides, kurās viņš, teiksim, nu, to pārdzīvo. Bet, nu, tas ir ļoti nopietnas trieciens cilvēkam. Nu, tas viņa arī bija šī tur savēndēja, domāju, bišķi veidās. Bet kāds viņš bija cilvēks? Viņš bija tāds... Es nezinu, tas atklāja jautājums, kāds kuram ir bijušas darīšanas, teiksim. Es domāju, viņš bija pret mani, viņš bija diezgan ass. Tādā ziņā, teiksim, ka, nu, kāda ziņā ass, teiksim, nu, ja es esmu ieplānījis kaut kādu atklājumu braukšanu vai kaut ko, viņš saka, ne, tagad tu nebrauks, viņš saka, tāpēc, ka mums tas un tas jādara tā tālāk. Lai gan mēs iepriekš esam vienojušies par to, teiksim, tā tālāk. Nu, jā, nu, tad tā, nu, un pēc to viņš mēģina izskatīt, kāpēc, un tā tālāk, bet neuzstāpūs, un tā tālāk. Bet, nu, jā, nē, es domāju, ka mana sadarbībā viņi bija pietiekoši produktīvi. Jūs faktiski bijāt labā roka viņu, vai ne? Jā, tas tie bija apmēram pēdējie 4 gadi, jā. Nu, tad mēs sākām, teiksim, visu to kā saka, būvniecību, ko mēs tā taisījām ar amerikāņiem kopā. Tad mēs braucam, teiksim, uz Ameriku, teiksim, skatīties to Kela Grūpnicu, nekā taisīs augšā, ja, teiksim, nu, tad tas viss tā kopā aizgāja. Nu, tad laikā viņš vairāk uztaisīja man tās lietas, teiksim, jā. Un pat cik, teiksim, nu, viņam bija problēmas ar angļu valodu, un teiksim, es varēju šo to tur, daudz maz komunicēt ar viņiem, nu, un tā kā tas bija tas periods, kad viņš kā atgāja viņš nostājā. Nu, jā. Bet pārējās visās lietās, jā, nu, pēdējā laikā tā bija, nu, kā bija, nu. Es domāju, ka viņš bija atgājis bišķi nos ar visām šitām politiskām lietām. Ar tām politiskām lietām tas viss arī gāja, tas viņam aizņēma, teiksim, tādas pārdomas un viss, nu, protams, ja es tas tādas priekšā, teiksim, ja teiksim, man atnāk piezvanīs, ja rīt no rīta uz mašīnu, rīt tev jāatbrauc pie manīm uz Maskavu, es atbrauc uz Maskavu, teiksim, uz 10, tur ir kaut kā politbirojā, mēs nosam lietas. Nu, tad tev var dus jāsaka, pamēnīt tā visu savu domāšanu, kā tas viss tas tā notiek. Nu,
Tu nejūties jau, teiksim, ka tu esi, teiksim, maziņš, bet diezgan liels ķeizariņš, jo nekad tu domā, ka tā atļauties, vai ne? Un ja tas uzreiz nonāk tā, ka tas tavs elks, kas liekas ok, vairs nav ok, tad tā situācija ir tā lieta, jā. Jā, tīri psiholoģiski. Tieši tā, jā. Tīri psiholoģiski tas ir iespējams, jā. Bet, citādi, es domāju, pateicoties tam, ka viņam bija labas lietas, kas ir noteikti vadītājiem vajadzīgs. Viņš mācīja atrast cilvēks, kas ir gudrāk par viņu. Un tāpēc viņš uzklausīja visu, teiksim, un tālāk, jo viņam ir iespējas analizēt pēc tam, ka viņš dabūna, teiksim, to cilvēku viedokli, kur tā tālāk, ja? Un viņš varēja savākt kompānijas, teiksim, tāpēc mēs pamainījām diezgan Aboltiņš un Veselīni, kas mums kādreiz bija, teiksim, ja, ekonomisti ar vēl kopā, tā cilvēki, kas bija, ko viņš bija savācis kopā, teiksim, tas tā radīja viņam iespēju. Viņš varēja izvietot cilvēku, ko viņš spēja un ko viņš nespēja. Ja? Tas ir ļoti svarīgi vadītājiem. Ja viņš to var izdarīt, tad tas viss ok ir. Bet toreiz, teiksim, man liekas, ka viss tas, kas jūs bijāt, tur vietnieki, Kauls un viss tā. Kauls, Leicis, Dzirkali, Puriņš, agronoms, zootehniķis, tie visi bija vietnieki. Un vismaz man tāds iespējas radās, ka jums vispār tādas personiskās dzīves vispār nav, ka jūs esat 24/7 tur, un kad jūs esat nemitīgi darbā, ka jūs neko citu nevarat. Es tā negribu teikt. Bija kaut kāds brīvais laiks? Es tā negribu teikt. Tas tā negribu teikt. Es tā negribu teikt. Tāpat, teiksim, vismaz. Es nezinu, kā citiem vietniekiem, bet es vismaz zinu, ka piekdienas vakarā teiksim, aizbrauc mājās, un faktiski, pa dienu bija sakrāmēs mašīnu, un tas jau piekdienas vakarā bija prom. Es braucu uz Veinu, uz Makšeri, un es domāju tikai svētdienas vakarā. Un tāpat arī atbildējums, tā nevar teikt, teiksim, bija cita lieta, ka, teiksim, mums nebija noteikts laiks, teiksim, no 8 līdz 5. No 8 noteikti, jā, bet vai 5, jo bija vesela rinda lietas, kuras mēs kārtojam pēc 5. Bija dažādas tikšanās, teiksim, tur un ciemiņi bija, un vajadzīgas tikšanās bija, un neteiksim, tā kā, viss tas ir skaists, tas nāca pēc darba laika, jā. Tā kā tā, nebija tā, kā saka, darba laika noteikti, jā. Tāpat es izbraukāju Vāciju, es izbraukāju naudas ārzemes, teiksim, tajā laikā viss, tā kā vēl nav tik traki. No kurienes nāc tās idejas? Ka var braukt tur, kad uz Ameriku jūs braucāt un kur tur vēl tikai? Tā bija ideja, teiksim, par to, kā attīstīt, teiksim, to kartupeļu pārstrādes biznesu. Bet tas tā kā Latvijas ideja bija, vai tā bija Maskavas ideja? Nē, tā ir Latvijas ideja. Tā bija Latvijas, es nepateikšu precīzi, vai tā bija tieši, iespējams, tā bija arī Kaula ideja, jo mēs attīstījām šo procesu, kā kartupeļu pārstrādes procesu kopā. Tur ir Meristēna laboratorija, tur ir speciāla kartupeļu audzēšana priekš pārstrādes, un tad ir paši pārstrādes process, vai neteiksim, tā kā tas viss tika veidots kā sistēma. Kartupeļu var būt sistēma. Un tāda sistēma pietrūka līdz galam, teiksim, pa pienu. Ja mēs būtu tā piena izdarījuši tā, teiksim, arī, kad būtu pilnīgs tāds agrokompleks, tā mēs saucamies kā agrokompleks, kad būtu viss tas, ko mēs redzam, mēs viņu pārstādējam un atdodam, teiksim, tirgumu. Jā, tā kā tas tāda bija, un tad bija tāda viņa. Es neatceros precīzi, kas saistījās tieši ar Kellogu tie vadību. Tad, kad viņi atbrauca šeit un apstījās to, ko mēs strādājam, atstījās visas tās lietas un tā tālāk, un izvēlējāmies to vietu, kur tā tālāk viss. Un tad mēs atbraucam apstīties to ražošanu, kā tas notiek tur uz vietas pie viņiem. Kāda bija tie iespaidi un toreiz? Tur ir normāla rūpnieciskā pasaules līmeņa, kur ražo šo produktu 5 kontinentos. 5 kontinentos tie
produkcijas ietkeļa produkcija, vai neteiksim, gan Ķīnā, gan Indijā, gan Austrālijā, gan tur un tā kā, tas ir tāds, varētu teikt, viens no vispasaules mēroga produktiem, ja, ko iesaka, teiksim, Kellogg's esam pārslām. Un tad mēs apstāmies to, un tad jāatbrauc uz šejiem, un tad mēs reiz sākam to projektēšanu. Un uzcēl to šķūni tur, un tad liek iekšā iekārtu, sākam ražot tur. Un tad tas tirgus tā sakarā ar visām šīm te peripētijām ar to savienības sabrukumu. Tas tirgus tur vairs nekļuva interesants. Un tad tie amerikāņi aizbrauc apakaļ. Pievāc visu to, paliks šķūns mums. Un viss, teiksim. Kāda jums bija tā vienošanās ar tiem amerikāņiem? Mēs piedāvājam zemi, mēs piedāvājam, teiksim, savus cilvēku resursus, vai neteiksim, un viņi piedāvāja mums savus. Mēs arī, teiksim, mūsu ieguldījums bija pats tas korpus, vai neteiksim, bet tālāk iekārtas visu viņi atved. Iekārtas, skatu māja, kas tur bija vajadzīgs, visu to viņi atved. Un tad, kad viņi gāja prom, viņi ar to pašu aizved prom. Cik tur bija tas kopējais kaut kāds tas miljonos? Nācējis no galvas. Jā, protams, es neatcerēšos vairāk. Un viņi tomēr uzskatīja, ka ir izdevīgi... Nevis izdevīgi, bet... Vest atpakaļ visu, vai? Protams, ka izdevīgi, jo tās unikālas iekārtas. Tās dzirnavas, kas to, teiksim, to kukurūzas graudu samaļ, teiksim, tie tajā līmenī, ka viņš tur var taisīt no viņa to konflēks, ja? Tas nav tāds, ka tu nobrauc savu žigulu 100 km, 1000 km izmet ārā. Viņš var iet gadiem ilgi, teiksim, tas viss. Tālāk viss tās pakošanas iekārtas, kas ir, teiksim, pakošanai, viņas ir normālā stāvoklī. Viņš jau nenostrādāja šeit, kaut kāds 20 gadus, vai nelaik būt nolietots, ja. Tā vienošanās bija, un viņa aizbrauc, ja. Nevar jau viņš nekādīgi noturēt, vai tas ir... Nē, tas bija tirgus jautājums. Vienkārši nebija likt un to preci? Nē, kad tad Latvijas tirgus pēc tam pamazina. Krievija un... Krievija ciet, Lietuva, Igaunija palika, bet tas arī pamazina. Mēs jau bijām rēķinājušies būtībā, mēs bijām rēķinājušies ar Krieviju. Ar Krieviju, ar Baltkrieviju, Ukrainu, vai neteiksim, uz turien projām ir tas viss produkts, ja. Viņi arī līdz šim tur laikam nav uzbūvējuši ar to. Tas laikam kaut kādu iemeslu dēļ tur neaizgāja, ja. Tas ir tas īpatnē, tas vēl atkarīgs no kāda tev tradicijas ir ēdināšanai, teiksim, vai tur no rītiem labprāt ēd, teiksim, rokas, vai tu neēdat to, teiksim, tas... To jau var iemācīt, ietrenēt tos cilvēkus jau. Var ietrenēt, jā, var, bet tas visu laiku jāprasa.